mūsu Instagram posti tomēr tiek sadzirdēti. Mūs uzrunā vecais Liepājas Kedainis ar vēlmi pievienoties mūsu piedzīvojumiem. Kāpēc ne? Šī gada rudens braucienu nolemjam braukt Polijā, jo tādējādi kartē atzīmēto valstu apmeklējums kļūst pilnīgāks. Mūsu izlādes punkts Suvalku esošā publiskā bezmaksas stāvvieta. Jaunpienācēja prasmes nav skaidrs, un mūsu sākotnēji izvēlētais ātrums izrādās nepareizs gan 1. grandas līkumā, gan 4. taisnītē, gan neliels izbīles piedzīvojumos raugoties, bet galvenais, ka redzot, ka students sveiks un vesels, dodamies līdz galamērķim. Izguļamies un dodamies pa Polijas ziemeļu tet līdz Hitlera midzenim. Aptauju veicot, šis esot bijis obligāti apmeklējamais objekts, bet mūsu sajūsmu neizraisa. Tikai fakts par Führera bunkera sienu biezumu – 2 metri. Mūsu ceļš ved tuvāk Gdaņskai, tikai un vienīgi pa tet, ar mazliet satrauktu skatienu spogulī, vai Toms tiek līdzi, jo ceļa posms super pateicīgs, lai mācītos, bet satraukums tomēr ir. Ejam pēc piedzīvojumiem un iesmējam ne tikai par manu žūstošajām zeķēm un apenēm pie Somas, bet arī par ārpus likuma vajātā renegātu pozu Andra izpausmē. Esmu iesācis bez pārsteigumiem un vēlos šodien tā pabeigt, saka Toms, un mēs, saules rieta brīdī, piekrītam Tomam un dodamies uz turistu atpūtas vietu, kas atrodas teju kāpu zonā. Gdaņska ir skaista, un to baudām, vizinoties ar boltu skūteriem, lai arī nedaudz saudzētu Toma potītas savainojumu. Viskī bārs. Izbraucam arī ar pirms tam redzēto krāšņi izgaismoto panorāmas ratu un iesmējam par rata VIP tumšajām būdiņām, bet tajā pašā laikā arī fantazējam par iespējamo meņģēšanos tajā ar mājās palikušajām mīļajām sieviņām. Baltās kamenes transformācija aizņēma laiku, bet rezultāts uz dēlnas. Miermīlīgais brits pārvēršas par bezceļa spēkratu. Rietumu Poliju izlemjam atstāt novārtā un dodamies uz dienvidiem ar Osmanu mapas palīdzību, atzīmējot priekšrocību neasfaltētiem ceļiem. Es teiktu, ka šī priekšrocība mūs ieved adventuristu leiputrijā, jo tādu ceļu segumu asorti neatceros, kad vispār esmu braucis. Grants, mešs, sūniņa, skujas, smiltis un pat kukurūzu lauks, pa kuru braucam šķietami it kā pa ceļu, bet reāli ceļa nav. Paredzami, ka pirmās smilts studentam ir mirklis, kad maigi noguldīt kameni. Glābšanas operācijas laikā tiek dots instruktāžas dip-dap metodikā, jo tieši tas ir īstenais veids, kā šķietami grūto vietu pievarēt bez pārsvīdušas muguras un skābekļa trūkuma ķiverē. Saulē krēslojot, priecājamies par perfekto bezvēju un par mūsu mājiņai pretī esošo upi braucošiem ūdens transportiem, kas bezvēja blieķī liek mums ielsties un iemūžināt ezeru. Pirms miega nolemjam, ka laiks iet, bet kilometri neiet. Tāpēc rītdienas dienas kārtība salikta. 9:00 mītnes vārti ir ciet, un mēs jau lidojam. Pa visa veida segumiem tik ilgi, kamēr jaunajam labās rokas locītavs sāk sāpēt. Izmantojam izdevību apmeklēt vienu no plānotajiem apskats objektiem – lidmašīnu ezera piekrastē. Paceļas jautājums par tās nokļūšanu vietā, bet nekas labāks par avārijas nosēšanos ideju nerodas. Rītu iesākam ar skaidru vīziju, ka jātiek līdz Zakopānei, bet pirms tam viens objekts
Aušvic-Birkenau nacistu koncentrācijas nometni. Neesam izdarījuši mājas darbu un iekšā netiekam, bet skatoties uz objektu nožogojumu un tikai iedomājoties ciešanas, ko tā vieta ir radījusi, nolemjam, ka labi vien ir, ka iekšā netiekam, bet iemūžināt kaut ko jau vajag no putnu lidojuma. 99% gadījumu pieņemam pareizus lēmumus, bet ne šoreiz, un pilota vieglprātība nozog 4 stundas braucienu. Tur aizbrauc atveriņš. Jo tiek kārtoti protokoli policijas iecirknī un samaksājam pusi no oficiālās mēneša algas Polijā. Laiks iet, bet kilometri ne. Tāpēc Zakopāni atstāsim citai reizei, apceļojot Slovākiju un Čehiju. Nolemjam doties virzienā uz māju pusi un dodam iespēju Osman Maps, kas ieved mūsu vājprātīgā vietā, kur zāles stiebri 1,5 metra gari, bet ceļam tur esot jābūt. Arī mālainā zeme ar mitro zāli apaugusi nedod iespēju ieskrieties. Tieši otrādi, 2 kritušie un 1 ir īpaši. Kamenei nosvilas sajūgs. Esam atkal servisā, un meistars ar veiklu pirkstu kustību atdzīvina sajūgu un varam doties līdz nākamajam apskats punktam – Kristopora pils. Izstaigājot pili, nolemjam doties vēl stundu uz ziemeļaustrumu virzienu. Noskaņa laba, bet vēl labāk to padara saules riets, kad braucam pa nelielu piķa ceļu. Kukurūza, koki un saules starlek atkal priecāties par braucienu. Ceļš mājup iespējams uz pārdomu noskaņu, jo aiz muguras palika vietas, ko redzēt, kā arī plānotie kilometri netiek sasniegt dēļ attaisnojošiem apstākļiem. Bet tomēr, plānoto 3500 km vietā, beidzam Polijas braucienu ar odometra rādītāju 2400 km. Ceļš mājup ved caur ciematiņiem, izslēdzot lielceļus, bet nelienot arī ellē. Tādējādi kilometru krājas raiti, un mēs nolemjam aizvilkt līdz Bjalostokai. Pēdējo ceļojumu dienu nolēma braukt tikai pa teti, bet Toms, saudzējot kamenes un arī savu veselību, nolēma mūs gaidīt galapunktā, kamēr mēs, pēdiņās pieredzējušie, gāžam pa ceļu, ko piedāvā Polijas teti. Šupojošs gravels gar upi, meža biezoknis, ko izejam ar 1. vai 2. ātrumu un vienkārši patīkami ceļi. Visam pa vidu brīnišķīgas vietas, kur pusdienlaikā sajust atvaļinājumu vilni. Polijas teti – viens no labākajiem daudzveidības ziņā, kam visam pa virsu pieredze braucot ar jaunpienācēju. Pašiem pamācoša pieredze. Polija, neskatoties uz nesasniegto, ar lielu pozitīvismu zīmi. Brauciet!